90. gads es biju kaut kur ģimene man bija aizsūtījusi, man liekas, es nebiju vispār 90. gadā, es nebiju Rīgā, es biju kaut kur laukos. Nu, noteikti televizors, noteikti kaut kāda tā visa tā lielā manifestācija, vismaz tāda kaut kāda kolektīva atmiņa man ir. Es novēlu Latvijai mācīties un apgūt jauno vielu. 4. maijam es jau it kā biju gatavs un nebiju tajā brīdī Latvijā. Man pat liekas, ka es ar kori biju ārzemēs. Bet, protams, tas pacēla visiem omu. Katrā ziņā mēs gaidījām to visu. Un es gribu Latvijai novēlēt būt optimistiem un viss būs labi. В 90-м году мне было только 4 года, и это плохо помню. Родители тоже мало особо рассказывали об этом. Хотела пожелать процветания и счастливого народа в Латвии. Es pats biju 4. maijā 1990. gadā jau no Liepājas pārcēlies uz Rīgu. Un tāpat kā daudzi tūkstoši, arī es jūtu gaisā virmojam kaut ko ļoti neparastu, kaut kādas gaidas. Un klausījos Latvijas radio un uzzināju šo fantastisko ziņu. Un vienkārši ar draugiem gājām ārā no mājām, Krišāna Barona ielā un devāmies pie Brīvības pieminekļa dejot. Un tas ir tas, ko mēs darījām. Vienkārši tās prieka izpausmes bija neaprakstāmas, jo visapkārt valdīja dziesmotā revolūcija, kurā man kolēģi mūziķi bija vistiešākajā veidā iesaistīti. Un pilnīgi tāds nekontrolēts prieka izpausmes bija šī dejošana pie Brīvības pieminekļa. To es atceros visu mūžu, un tas ir bijis arī man viens no priecīgākajiem brīžiem manā dzīvē, jo es sapratu, ka ir notikušas milzīgas pārmaiņas, kuras es savā dzīvē faktiski nebiju cerējis piedzīvot. Mums ir ļoti daudz iespēju, izmantosim tās un viss būs kārtībā.